Sveiki! Mani sauc Evita, šobrīd esmu Anglijā. Gribu ar tevi aprunāties. Gribu uzreiz pāriet uz tu, tāpēc, ka šis video ir domāts cilvēkiem, kam ir drusciņi virs 30. Ko es gribu teikt? Šobrīd esmu Anglijā, ļoti skaistā pilsētā Andovera, un var redzēt to visu skaistumu šeit un tādu vēdus. Ko es gribu teikt? Es gribu šobrīd viņās pastāstīt tādu vienu ļoti būtisku lietu, ko sauc par laiku. Es gribu tieši parādīt un pastāstīt par to, kur mēs ejam, kur mēs skrienam un kas ar mums būs vēlāk. Tagad mums ir drusciņi pāri 30, varbūt kādam 30, varbūt jau kādam 40, kādam varbūt tikai 28, es nezinu. Bet es gribu parunāt šobrīd par tādu ļoti būtisku lietu par laiku. Laiku, ko sauc par krējumu. Laiku, ko sauc par superīgu laiku mūsu dzīvē 30 gadi. Ļoti daudz cilvēki šo laiku izmanto priekš tā, lai visu laiku skrietu, kaut ko darītu, visu laiku būtu kādā virpulī, aizmirstot par to, ka tieši šis ir tas laiks, kuru ir jāinvestē, lai kaut ko izveidotu tādu, kas pēc tam spēs nodrošināt mūsu dzīvi 40 gados, 50 gados un arī pensijas laikā. Vai tas ir kādreiz par to aizdomājies? Es nezinu, es gan. Vienā brīdī vienkārši man tā ienāca galvā tāda doma, ka 30 gadi tas ir viskaistākais laiks, kurā ir jāinvestē sev un tiešām tādā daudzumā, lai tas spētu tevi iepriecināt. Jo ļoti liela daļa, ko es šobrīd arī šeit redzu cilvēkus Anglijā esot, daudz cilvēku vienkārši nostrādā pa 12, pa 15 stundām, kurš 10, kurš 8. Nostrādā un galu galā atnāk mājās, paceļ kājas, kā saka, uz dīvāna, piespiež pulti un skatās kaut kādu bezjēdzīgu filmu vai kādu raidījumu, kas absolūti neko nemaina. Un kad mēs runājam ar šiem cilvēkiem, un kur tu dodies? Nu kā? Nu man tagad ir bērns, man ir jāmaksā visi maksājumi, galu galā man ir jādzīvo. Un tāpēc eju šo te esošo darbu, kas mani noteikti neiepriecina un kurā es vienkārši nodzīvoju. Ir tāda fiška. Es eju uz darbu, lai atstāvētu, atstrādātu vai kaut kādā veidā atdotu sevi pret kaut kādu kapeiku naudu. Nekad varbūt neaizdomājoties, cik tas patiesībā ir šodien ļoti dārgi. Šodien tas ir tāpēc, ka tev ir šodien tava veselība, tava dzīve, tavs dzīves laiks. Un ir izēja. Zem šī video tu atradīsi tikšanās iespēju ar manī vai nu kādā sociālā tīkla grupā, vai nu Skype'ā, vai nu vienkārši dabūsi iespēju ar mani tikties, sazinoties pa telefonu. Es 15 minūtēm tev parādīšu un pastāstīšu, kā tu vari to visu sakārtot. Kā tu vari sakārtot šo tēsošo savu dzīvi un vienā dienā pateikt stingru punktu nē garlaicībai, bezjēdzībai, bezjēgā ir pat nodzīvotam laikam. Es parādīšu to variantu, kā tu vari dzīvot krāsaini, spilgti un kā tas viss ir iespējams. Kā tu vari ceļot, būt kopā ar saviem vismīļākajiem cilvēkiem, ar savu ģimeni, ar saviem varbūt vecākiem, ar saviem vislabākajiem draugiem un nedodot savu laiku cilvēkiem, kuri pēc 45 gadiem, kad tev būs, vai 50 gadiem, tev vienkārši pateiks, piedod, bet tu esi jau par vecu, tavs laiks ir pagājis. Ko tad tu darīsi? Varbūt tās tad jau tev būs daudz par vēlu kaut ko domāt. Un tāpēc es šodien, es nemeklēju visus, mīļie, man nevajag visus pabeigt tikai tos cilvēkus, kas patiešām saprot, ka šobrīd tā ir ļoti aktuāla problēma mūsu gada gājuma cilvēkiem, kuriem ir 30 un plusiņš, kuri grib kaut ko vēl izmainīt, kuri negrib būt pelēcības ietvarā, kuri grib krāsainībā. Tieši tāpēc, vai nu sazinies ar mani personīgi, izej pats uz kontaktu ar mani. 15 minūšu laikā, kā jau es teicu, tev parādīšu šo iespēju. Mēs aprunāsimies, un tev tiešām izmainīšu dzīvi, tavu dzīvi esošo redzējumu. Un es zinu, tas noderēs. Uz tikšanos, lai mums visiem kopā veicas.